Dižpriesteris ir vīrietis, kurš iemieso gudrību, mieru un ētiskas vērtības. Viņa klātbūtne ir kā silts un drošs patvērums, kas aicina ieklausīties dziļāk gan sevī, gan pasaules ritumā. Šis vīrietis ir morālā kompasa iemiesojums. Viņš dzīvo saskaņā ar saviem principiem un palīdz arī citiem atrast līdzsvaru starp prātu un dvēseli. Viņš ir skolotājs un mentors, cilvēks, kurš meklē dziļāku jēgu un tiecas pēc patiesības. Dižpriesteris ir tas, kurš vienmēr paliek uzticīgs saviem ideāliem. Viņa gudrība bieži vien izpaužas caur mierīgu un pārdomātu rīcību, nevis skaļiem vārdiem. Viņš ir cilvēks, kurš savā dzīvē meklē dziļumu, nevis virspusējas baudas vai pārējošu slavu. Viņa klātbūtne iedvesmo citus būt labākiem, pārvarēt grūtības un iedziļināties pašos svarīgākajos dzīves jautājumos. Psihotips. Dižpriesteris ir introspektīvs un ļoti apdomīgs. Viņš pavada daudz laika, analizējot dzīvi, attiecības un pasaules kārtību. Šis vīrietis bieži vien kļūst par uzticības personu saviem draugiem un ģimenei, jo viņa klātbūtne rada mieru. Viņam piemīt spēja saprast citu sajūtas un vajadzības, pat ja tās nav tieši izteiktas. Šī empātijas spēja padara viņu par labu padomdevēju un atbalsta avotu. Šis vīrietis dzīvo pēc skaidri noteiktām vērtībām un nebaidās iestāties par to, kas viņam šķiet pareizi. Viņa iekšējais spēks neizpaužas agresijā vai uzspiešanā, bet gan dziļā pārliecībā, ka labais vienmēr uzvarēs. Viņš ir cilvēks, kurš neuzspiež savus uzskatus, bet vienmēr ir gatavs dalīties savā gudrībā, ja to lūdz. Reizēm dižpriesteris var šķist pārāk nopietns vai atturīgs, jo viņš neizpauž savas emocijas tik atklāti, kā to dara citi. Viņam ir svarīgi saglabāt savu iekšējo mieru un neatkarību, tāpēc viņš var būt piesardzīgs, veidojot tuvākas attiecības. Viņa uzmanība bieži vien ir vērsta uz ilgtermiņa mērķiem un dzīves dziļāko jēgu. Sievietes viņa dzīvē. Sievietes, kuras ienāk dižpriesteris vīrieša dzīvē, tiek uztvertas kā līdzgaitnieces un iedvesmas avoti. Viņš augstu vērtē intelektuālo un emocionālo tuvību, un viņam ir svarīgi, lai attiecības balstītos uz appusēju cieņu un dziļu sapratni. Šis vīrietis necenšas iekarot vai kontrolēt, viņš meklē partneri, kura var dalīties viņa ceļojumā uz dzīves jēgas izpratni. Dižpriesteris sievietēm piedāvā mieru un stabilitāti. Viņa klātbūtne palīdz atrast atbildes uz jautājumiem, kurus bieži vien grūti formulēt. Viņš ir tas, kurš uzklausa un dod iespēju sievietei izpaust savas dziļākās domas un jūtas, bez tiesāšanas vai kritikas. Šāds vīrietis novērtē sievietes, kuras arī tiecas pēc izaugsmes un patiesības, un kurām ir drosme būt autentiskām. Taču dižpriesteris nav vieglprātīgs vai impulsīvs, un tas nozīmē, ka viņš var nebūt piemērots sievietei, kura meklē tikai kaisli vai piedzīvojumu. Viņš dod priekšroku attiecībām, kas balstās uz dziļāku saikni, nevis virspusēju romantiku. Sieviete, kura vēlas būt viņa dzīvē, var justies kā mīklas daļa, kas perfekti ieguļ viņa pasaules attēlā. Dižpriesteris sievietes dzīvē. Šāds vīrietis sievietē var būt kā ceļvedis un sabiedrotais. Viņa klātbūtne attiecībās sniedz ne tikai emocionālu atbalstu, bet arī iespēju mācīties un augt. Viņš ienes mieru un stabilitāti, palīdzot sievietei justies saprastai un novērtētai. Viņa spēja redzēt dzīves dziļākās nianses palīdz viņai pašai ieraudzīt jaunas perspektīvas un iespējas. Attiecības ar viņu var būt izaicinājums sievietei, kura augst pēc spontanitātes vai nepārtrauktas aizraušanās, jo dižpriesteris vairāk koncentrējas uz ilgtermiņa vērtībām. Tomēr viņš var būt neaizstājams partneris sievietei, kura vēlas dzīvot dzīvi ar jēgu un sapratni. Kopumā dižpriesteris ir vīrietis, kurš iemieso gudrību, cieņu un dvēseles dziļumu. Viņš sievietei sniedz ne tikai partnerību, bet arī iespēju izprast dzīves patieso vērtību. Viņa klātbūtne ir kā bāka, kas palīdz virzīties cauri dzīves sarežģījumiem, sniedzot gan atbalstu, gan iedvesmu. Dižpriesteris ir partneris, kurš palīdz augt un attīstīties, vienlaikus uzturot mīlestību, kas balstās cieņā un patiesībā.